Tāds mans redzējums, un es tam ticu. Mākslai nav valodas. Nav arī tautības. Visi cilvēki, visa pasaulē runā vienota universālā mākslas valodā. Vai tu tiešām domā, ka Čaikovskis bija krievs? Nē, viņš bija mākslinieks, un viņš runāja mākslas valodu, kur ir atzīta visa pasaulē. Vai, nezinu, tu domā, ka Bāks bija vācietis? Arī nē, viņš bija mākslinieks, un viņš runāja mākslas valodu. Un tas arī ir atzīta visa pasaulē, jo tika novērtēts to, ko tu esi izdarījis mākslā. Un pilnīgi vienalga, no kura valsts tu esi, vai kāda tautība tu esi. Patiesība nav svarīgi, kādas tautības bija šie cilvēki. Viņi bija mākslinieki, un viņiem bija ko teikt. Un viņiem bija ar ko dalīties, viņiem bija ko dot šai pasaulē. Un ar to savu redzējumu un ar to savu mākslas valodu viņi karoja visu pasauli ar to, ko viņi dara. Viņi runāja vienā vienotajā universālajā mākslinieku valodā. Tā varētu būt mūzika, tā var būt zēja, tā var būt dējas, vienalga. Un tikai pēc tam mēs visi tulkojam katru savu valodu. Tas ir iztulkots gan latviešu valoda, gan lietuviešu valoda, gan vācu valoda, gan krievu valoda, gan angļu, gan itāļu, gan spāņu. Primāri valoda bija mākslinieku valoda. Tāds mans redzējums, un es tam ticu. Tāpēc, kad man kāds saka, ka, nezinu, tas ir Latvijas vai Krievs, pilnīgi vienalga. Pilnīgi vienalga. Ir to, ko viņi dara,